Pirms jaunā gada daudz vēlās kaut kādas savas vēlēšanās, bet šīs vēlēšanās nepiepildās. Var atrast daudz kāpēc. Viens no tiem ir, ka jūs nepareizi vēlaties vēlēšanos. Jūs vēršaties pie visuma, es gribu to un to, bet vajag dod man to un to. Bet patiesībā tas reāli viss ir pilnīgs čušs. Nav svarīgi, vai jūs teiksiet, es gribu, vai dod man, tā noteikti nebūs panākuma garantija. Es jums pastāstīšu, kas ir vajadzīgs, lai garantēti piepildītu jūsu vēlēšanās. Pirmais. Jums ir jānoformulē nevis vēlēšanās, bet problēma. Piemēram, man nav attiecības, vai man nav naudas, lai nopirktu savu sapņu mašīnu vai māju, un tālāk jums ir jāatrod destruktīva neiroprogramma, kura šo problēmu rada. Ja jūsu dzīvē kaut kas ir ne tā, tad jūsu zemapziņā ir neironu savienojumi, kas nedod jums to, ko jūs gribat. Piemēram, jūsu dzīvē bērnībā bija situācija, ka jūs prasījāt, lai jums uzdāvina dzīvu suni, bet jums uzdāvināja zābakus. Un jūsu vēlēšanās neironu līmenī tika sasaistīta ar šo vēlēšanos. Kad jūs izaugāt un katru reizi, kad jūs kaut ko gribat, automātiski aktivizējas neironi, kas atbild par vēlēšanās emociju. Ko tad vajag, lai vēlēšanās tomēr piepildītos? Ir jāapvieno šīs neironu saites un jārada jaunas. Neironas, kur atbild par jūsu vēlmēm, vajag savienot ar neironiem, kuri atbild par prieku un laimes sajūtām no tā, ka šī vēlēšanās ir piepildījusies. Un attiecīgi jūsu smadzenes, lai realizētu šo neironu savienojumu, atradīs veidu, kā piepildīt jūsu vēlēšanos. Un šī ir visgarantētākā metode, kā piepildīt jūsu vēlēšanās. Jo tieši zemapziņa nosaka visu, kas notiek jūsu dzīvē, un pat šādus jaungadu brīnumus. Un ja tu gribi piepildīt savas vēlēšanās, lasi aprakstu zem šī video.